Sporta raidījums Piespēle. Sveicināti Latvijas Radio 1. kanāla sporta raidījuma Piespēle klausītāji. Atkal nedēļa strauji aiz muguras jau mums paslīdējusi, un tas nozīmē, ka atkal jauna raidījuma Piespēle sērija un pirmais raidījums 2026. gada martā. Un nemainīgi pie vadītāja mikrofoniem es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri! Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji, pamazām soļojam pavasara virzienā, un tas arī ir iemesls parunāt par vienu no sporta veidiem, kas Latvijā sākas pavasarī, un tas, protams, ir neviens cits kā sporta karalis futbols. Jau pēc dažām dienām sākas jaunā Latvijas futbola virslīgas sezona, kas, protams, ir labs iemesls arī parunāt par pašmāju futbola aktualitātēm. Jā, 6. marts, jaunās Latvijas futbola virslīgas sezonas starta šāviens izskanēs tieši tajā dienā, un pirms tam vēl mēs parunāsim ar līgas jaunpienācējas Ogres United vienības vienu no līdzdibinātājiem Emīlu Latkovski. Jūs noteikti viņu atcerties kā Latvijas futbola virslīgas vadītāju pirms aptuveni 10 vai pat vairāk gadiem, taču tagad viņš aktīvi darbojas savas dzimtās Ogres futbola lauciņā, un gal galā izveidojas arī tādu pirmo profesionālo komandu, kas arī debitēs Latvijas futbola virslīgā no šīs pilsētas. Kāds sastāvs, kā gatavojušies, cik gatavi ir šim startam un debijai, kādas ir aizkulises vispār, lai no pēc spēka otrās līgas paceltos uz virslīgu un pilntiesīgi tur arī spēlētu. Par to arī parunāsim ar Emīlu Latkovski, bet tas raidījuma otrajā daļā sāksim gan ar šīs nedēļas spilgtāko notikumu izlasi, un tajā arī parādīsies futbols, varbūt tādā nenopietnākā ietērpā mūsuprāt, bet kas to lai zina, bet sāksim gan ar citiem notikumiem, un tas jau pēc pavisam īsa brīža. Piespēle. Šīs nedēļas spilgtāko notikumu kaleidoskops, un to sāksim ar Latvijas vīriešu basketbola izlasi, kas turpina cīnīties pasaules kausa kvalifikācijā. 2 spēles aiz muguras iepriekšējā logā, zaudējums Nīderlandai uzvar pār Austriju, un šajā logā, kas šobrīd aktuāls, savukārt vēl 2 mači, abi pret Polijas valsts vienību, diemžēl pirmajā zaudēts. Tas piekdienas vakarā Rīgas arēnā saspringta cīņa, atkal sākums nepārliecinoši 0-6, bet beigās zaudējums ar 82-84, un Polijas izlases naturalizētais amerikāņu spēlētājs Jordans Lloyds izrauja viņiem uzvaru mazāk nekā sekundi pirms pamatlaika beigām. Varam teikt, ka 2 cilvēku šausmas spēlē pret Latvijas izlasi. Jordans Lloyds izcēlās ar 37 punktiem, un, kā jau teicu, uzvaru nesošo metienu spēles izskaņā ļoti meistarīgi atbrīvoja sev vietu, solis atpakaļ, metiens grozā, un tiesneši vēl gāja skatīties, cik tad laiks atlicis, bet laika vairs nebija, un ar to tad arī spēle beidzās. Un Mateuš Paņītka izcēlās ar 29 punktiem. Principā šie 2 spēlētāji jau pirms mača bija zināmi, kā tie, kuri vilks Polijas izlasi, viņi savu darbiņu paveica. Neviens cits Polijas izlasē nesavāca vairāk kā 6 punktus, tādi basketbolisti bija 2. 2 cilvēki būtībā uzvarēja Latvijas izlasi, bet no aizsardzībā nekādas receptes mūsēja nerada pret viņiem. Tāds, diemžēl, rezultāts, kas nebūtu nav optimāls no turnīra tabulas viedokļa un krietni sarežģīs Latvijas izredzes pacīnīties par vietu pasaules kausa fināla turnīrā Katarā nākamgad. Latvijas valsts vienības jaunajam galvenajam trenerim Sito Alonso šī 3. spēle pie komandas stūres bija, izskatījās vienība jau pārliecinošāk laukumā, taču, laikam jau 2 atslēgas aspekti. Zaudētā cīņa pie
groziem, īpaši jau uzbrukumā ļoti maz izcīnītu bumbu un soda metieni, kurus, noteikti tā precizitāte un tas procents, kas to ataino, neglaimo Latvijas valsts vienības spēlētājiem. Labās lietas noteikti, ko var pieminēt, kapteiņa Riharda Lomaža cīņas spars, arī viltība. Tāpat laikā vēl vairāk, protams, jāizceļ Artūrs Strautiņš, kurš ļoti pārliecinoši atgriezies arī savā Itālijas klubā pēc traumas, spēlē šo sezonu ārkārtīgi, arī rezultatīvi un arī Ilsē 27 punkti, viņa karjeras rekords šajā mačā. 3,2 sekundes pirms pamatlaika beigām panāca viņš 82-81 ar precīzu soda metienu pēc arī 2 punktiem, ko pats arī guva, taču, diemžēl, ar to nebija gan beigās. Arī Mārcis Steinbergs noteikti uzsakāms par savu spēli, tīpaši pirmajā puslaikā viņš bija cilvēks, kurš ar saviem precīzajiem metieniem turēja Latviju spēlē. Par Rihardu Lomažu, par viņa cīņas sparu mēs varam runāt divējādi, gan pozitīvi, gan arī negatīvi, jo viņš ļoti ātri savāca 3 piezīmes, kas pirmajā puslaikā viņu diezgan ilgi noturēja uz rezervistu soliņa un kas, protams, arī zināmā mērā iegriež, jo arī Lomažs aizvada ļoti labu sezonu un ir ļoti noderīgs uzbrukuma spēlētājs un šādā veidā ierobežot savu spēles laiku dēļ kaut kādā mērā muļķīgiem sodiem. Tas arī bija lieki. Groza apakša zaudēta ar -18 cīņas par atlikušajām bumbām, poļiem daudz otrās iespējas uzbrukumu. Visas šīs lietas bija prognozējamas, tās arī piepildījās un, diemžēl, nākas samierināties ar zaudējumu. Jā, galvenais tagad ir pārspēt poļus viņu laukumā jau šodien, šovakar. Ja arī tajā mačā tiks zaudēts, tad būtībā Latvijas izlase nonāk bezdibeņa malā. Un teorijā, protams, vēl varam runāt par pasaules kausa finālu turnīru un nokļūšanu tajā, bet tas vairs nebūs pat ērkšķains un akmeņains ceļš, turpat vēl sarežģītāki salīdzinājumi būs jāpielieto. Jā, praksē tas jau kļūs gandrīz neiespējami, tad būs jāuzvar faktiski visas atlikušās spēles, un tad no otrās kārtas grupas pretī vēl nāks Vācijas izlase, tāpat arī Horvātija un visticamāk Izraela būs pretiniekos otrajā kvalifikācijas kārtā, līdz ar to tas ceļš kļūs tikai sarežģītāks. Diemžēl, jāsaka tā, Latvijas izlasē bija fantastiska grupa, lai kvalificētos pasaules kausam. Tāpat kā hokejisti olimpiskajās spēlēs, tāpat arī basketbolisti izvēlējušies iet nevis vienkāršāko, bet grūtāko ceļu. Nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu sarakstā Nacionālās hokeja līgas visticamāk nākotnes spēlētājs latvietis aizsargs Alberts Šmits, joprojām 18-gadīgais, ļoti jauns viņš ir, pacēlies uz jaunu klubu, negaidīti uz Vācijas augstākās līgas vienību no Minhenes, no sava līdz šim pārstāvētā Somijas kluba Mikeli Jukurit, arī savā jaunajā komandā jau debitējis pietiekami pārliecinoši ar 14 minūtēm nospēlētām, ar 5 izpildītiem metieniem, kas bija pārliecinoši labākais rādītājs no abu komandu dalībniekiem. Cerams, ka nogrieznis Vācijas hokejā Albertam nāks vēl vairāk par labu pirms Nacionālās hokeja līgas jauno spēlētāju izvēles ceremonijas. Ceram, ka tā, un galu galā, kas ir jāpiebilst, tad Minhenes komanda savā pirmajā spēlē ar Albertu Šmitu sastāvā arī izcīnīja uzvaru. Viņi ar 4-2 apspēlēja Augsburgas hokejistus, līdz ar to komandas uzvara ir ļoti būtiska, ņemot vērā, ka Minhene ir viena no favorītiem Vācijas čempionātā, cīnīsies par čempionu titulu, un viņi šobrīd mēģina sevi izvirzīt labākās pozīcijās pirms izslēgšanas spēlēm. Bet Mikelī komandā tāda pamatīga izpārdošana. Gan Alberts Šmits devās prom, gan vēl vairāk hokejisti, un Somu medijos jau izskanēja ziņas, ka, piemēram, par Šmita izīrēšanu Vācu klubam līdz sezonas beigām Mikelī klubs saņems 50 līdz 70 tūkstošus eiro, kas nav maza nauda. Ja Alberts Šmits nākamo sezonu nesāks NHL, bet tad visticamāk viņš atgriezīsies Eiropā, un ja viņš atgriezīsies Eiropā, tad viņš atgriezīsies tieši Somijā, nevis Vācijā, jo tiešām pārcelšanās uz Minheni tā ir īre tikai līdz sezonas beigām, un tiesības uz viņu jebkurā gadījumā pieder Mikeli Jukurit. Jo to, ka Alberts Šmits var spēlēt Ziemeļamerikā un pret Ziemeļamerikā spēlējošajiem, to viņš skaisti pierādīja Milānā, kur jāsaka, viņš bija viens no tiem, kurš tiešām nekrita ārā un katrā spēlē varēja redzēt,
kāpēc viņam tiek prognozēta vieta šīs vasaras draftā pirmajā pieciniekā un kāpēc viņš iespējams pat būs pirmais aizsargs, kurš tiks izvēlēts šī gada draftā. Tas jau būtu, protams, ārkārtīgi augsts novērtējums, jo galu galā arī kanādiešiem Keitons Verhofs ir ļoti augstu novērtēts talants. Tāpēc tā, protams, arī ir mazā intriga, kura tad pozīcija būs Albertam Šmitam. Un, protams, sekosim līdzi, kā tad viņam klāsies Vācijā. Jā, bet ir tāda, vismaz man personīgi, tāda laba sajūta, jo tas, cik es epizodiski esmu redzējis no Alberta Šmita snieguma laukumā, protams, arī vērojis un klausījies viņa pēcspēles intervijas, un gal galā mums pašiem bija pavisam nesen piespēlē saruna ar viņu. Pirmajiem no Latvijas medijiem vispār līdz ar to kaut kā ir pārliecība, ka ar šo puisi viss būs kārtībā, un ja nebūs kāda neparedzēta apstākļu, un es ceru, ka tādi nebūs, ar veselību viss būs kārtībā, tad viņš spēlēs Nacionālajā hokeja līgā un spēlēs ļoti labi un visticamāk arī ilgus gadus. Visi priekšnoteikumi tam ir, tāpēc no tavas mutes dieva ausī un, kā saka, lai veiksmīga karjera un pirmkārt jau labi sevi tagad parādīt Vācijā, jo, ja mēs tā rezumējam arī šo pāreju uz Vācijas augstāko hokeja līgu, tas varbūt kādam liekas, kā tā Somija taču ir Somija, tur ir augsts līmenis un tā tas tiešām ir, bet arī Vācijas augstākā hokeja līga pēdējo 5-10 gadu laikā ir ārkārtīgi strauji progresējusi un tā noteikti nav sliktāka kā tā pati Somijas vai Čehijas līga, pietiekami augsts līmenis arī tur un ja ar Jukurit viņš sezonu pabeigtu diezgan drīz, tad Minhenē sezona kļūs garāka un, kas nav mazsvarīgi, varēs izbaudīt arī profesionālā hokeja izslēgšanas spēles, iespēja pacīnīties par čempionu titulu. Viņš arī redzēs, ko tad tas prasa izcīnīt uzvaras, kļūt par čempioniem. Varbūt Minhenē nekļūs par čempioniem, to mēs tikai redzēsim, bet katrā ziņā, kāds ir šis ceļš, Alberts Šmits mācīsies, kā uzvarēt šajā līmenī, un tas, protams, arī ir ļoti svarīgi jaunu hokeistu izaugsmē. Un nākamā, kā arī noslēdzošā šīs nedēļas top pieturvieta, ambiciozs paziņojums, teikums, frāze no Latvijas ekonomikas ministrijas, proti mājiens par to, ka Latvija kopā ar citām Baltijas valstīm un iespējams arī plašāku reģionu varētu uzņemt, vai nevarētu, bet vēlētos uzņemt 2038. gada pasaules kausu futbolā. Sākotnēji to izdzirdot vai izlasot, liekas, ka jāpaskatās kalendārā, vai tad jau 1. aprīlis, bet tā nebūtu nav. Acim redzot, Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības pavisam nopietni bija domājis to, ko rakstījis vietnē X, ka tiešām tā varētu notikt kādu dienu un Latvijas to varētu pretendēt. Man gan ir viens jautājums, kur gan spēlētu šīs komandas, kas kvalificētos pasaules kausam Latvijā un citās valstīs šeit, Baltijas reģionā. Ja Lietuvā vēl varētu atrast kādu stadionu, arī Igaunijā, tad Latvijā noteikti tāda nav. Jā, tas viss tiešām sākās ar ekonomikas ministra ierakstu vietnē X, kur viņš publicēja foto kopā ar FIFA prezidentu Gianni Infantino, un tad arī šis vēstījums, ka Baltija kopā ar Poliju un Ziemeļvalstīm vēlētos uzņemt pasaules kausu 38. gadā, jo turnīrs, jā, tā ir, kā Viktors Valainis raksta, pasaules kauss kļūst vairāk par reģionālu turnīru, nevis par vienas valsts rīkotu turnīru, bet pēc tam, kad šo paziņoja arī ekonomikas ministrija, skaidrojot, ka nedēļas sākumā tiks organizēta tikšanās ar pārējo potenciāli iesaistīto valstu pārstāvjiem, lai apspriestu šo jautājumu, tad tas tā tiešām šķita, ka ministra teiktais priekšvēlēšanu laiks, viena cilvēka viedoklis, priekšvēlēšana retorika, to mēs tā labi joks, to mēs tā paslaukam zem paklāja kaut kādā mērā. To es arī apzināti neteicu piekdienas sporta ziņās, jo tiešām tas ir viena cilvēka viedoklis un ir priekšvēlēšana laiks. Bet ekonomikas ministrijas paziņojums, tad likās tiešām, kā es arī vienā no mūsu iekšējām tērzētavām uzrakstīju, es gribu zināt, ko tieši viņi lieto, jo, Mārtiņ, tas, ko tu saki, kur mēs spēlēsim. Latvija ir valsts, kas daudzus gadus nav spējusi uzbūvēt kaut vienu civilizētu, mūsdienu prasībām atbilstošu stadionu, kas būtu atbilstoši arī mūsu laikapstākļiem un tā tālāk.
Turklāt šobrīd notiek šķēpu laušana par 10–15 tūkstošu vietīgu stadionu un varbūt vajag mazāku, lai mazliet ietaupītu naudu. Te atkal ir nākamais stāsts. Protams, Pjončanas olimpiskās spēles arī pasaules kausa Katarā parādīja, ka var izmantot saliekamus stadionus. Uzbūvē stadionu tikai konkrētajam pasākumam, pasākums beidzas, stadionu aizvāc un dzīvo tā, kā bija, bet mēs varam salikt 40 tūkstošu vietīgu stadionu. Bet tas jau nemaina faktu, ka ir vajadzīgs normāls civilizēts nacionālais stadions tik un tā. Vai Latvija var apsaimniekot 40 tūkstošu vietīgu stadionu ikdienā? Tas ir labs jautājums. Šobrīdējā infrastruktūra, futbola infrastruktūra Latvijā neļauj pat uzņemt Eiropas turnīru kvalifikācijas 3. kārtu tā pilnvērtīgi un vēl 4. izšķirošo vai pamatturnīru. Ņēras Konto stadions ir Daugavas stadions, bet patiesībā jau arī Latvijas futbola izlasē nav īsti atbilstošas reglamentam, atbilstošas vietas, tātad stadionu, kur spēlēt, jo ja ne Konto stadions, ne Daugavas stadions pilnvērtīgi īsti neatbilst visām tām prasībām, kas ir, lai šādas spēles uzņemtu vai no Eiropas čempionāta kvalifikācijā vai pasaules kausa kvalifikācijā. UEFA un FIFA ar gadiem piever acis, jo tas ir vienīgais, kas latviešiem ir. Citur vispār nav kur spēlēt. Ja kādu dienu šīs organizācijas tiešām saskaišas un saka, jums būs jāsako tam, kas grāmatā rakstīts, tad Latvijas valsts vienībai arī būs jāspēlē kaut kur ārzemēs. Līdz ar to visa šī problemātika diezgan komisku padara šo paziņojumu gan no ministrijas, gan ministra puses, bet, protams, tāpat laikā no otras puses skatoties, ir 12 gadi līdz šim plānotajam turnīram. 12 gadu laikā var uzbūvēt šādu stadionu, bet noteikti tik liels stadions Latvijai nav nepieciešams. Bāžas par to, kā to apsaimniekos un cik ilgi tas vispār izdzīvos, ir vairāk nekā pamatotas. Tieši tā, protams, var iet pagaidu stadionu ceļu, bet tas nekādā veidā neatceļ vajadzību pēc viena civilizēta nacionālā stadiona. Lietuviešiem, piemēram, viens jau ir un tagad tiek būvēts arī otrs Viļņā. Arī Tallinā ir labs stadions. Pirms dažiem gadiem tur notika UEFA superkausa spēle, tiekoties abiem Madrides grandiem, Madrides Real un Madrides Atletico kopā ar visām savām zvaigznēm. Līdz ar to Latvijā mēs neko tādu uzņemt nevaram un vēl labu laiku nevarēsim, droši vien līdz 2030. gadam kā minimums. Tas viss izskatās tā diezgan komiski un paskatījos arī, cik stadionus plānots izmantot nākamajos pasaules kausos, kas jau ir apstiprināti. Šogad ASV, Kanādā un Meksikā plānots lietot 16 stadionus. Pēc 4 gadiem 2030. gada pasaules kausā, kur uzņems Spānija, Portugāla un Maroka, kā arī atsevišķi mači notiks Argentīnā un Urugvajā, lai atzīmētu pasaules kausa 100 gadi. Arī tur ir plānoti ap 15, 16, varbūt 17 stadioniem, plus spēles, kas notiks Dienvidamerikā, un šie stadioni tajā kopējā skaitā tātad netiek ieskaitīti. Un arī 34. gadā, kad pasaules kausa risināsies Saudarābijā, arī tur ir plānots izmantot 15, 16 stadionus. Un arī Lietuvā nav 40 tūkstošu ietilpīga stadiona, Tallinā tāda nav, Polijā tāda ir šķiet 4 vai 5. Tad mums ir vajadzīga klāt arī Ukraina patiesībā. Ukraina, kas ir atgūsi visas savas teritorijas un padzinusi Krievus arī no Donbasa reģiona, jo Donetska uzņēma 2012. gadā Eiropas čempionāta fināla turnīru. Tur ir liels stadions. Viss vēl sarežģītāks kļūst, kad paskatāmies, kādas ir prasības, lai uzņemtu play-off spēles. Tad ceturtdaļfināli, pusfināli, fināli, tur ir vajadzīgs 60 līdz 80 tūkstoši ietilpīgs stadions. Arī šīs prasības eksistē. Un tad, piemēram, Polijas nacionālais stadions Varšavā nav tik ietilpīgs, lai uzņemtu šos play-off mačus. Neesmu tagad skatījies, cik ietilpīgi ir stadioni Stokholmā un Oslo. Līdz ar to tā problemātika ir ārkārtīgi plaša un sarežģīta un komplicēta, un tas viss izskatās tik nenormāli utopiski, ka tiešām ir jāuzdod jautājumi par daudzām lietām. Es esmu cilvēks, kuram reti nav ko teikt. Šis ir viens no tiem gadījumiem. Nav pieklājīga veida, kā pateikt, ko par šo visu daudzi domā patiesībā, ar kuriem es esmu arī runājis, kas ir lasījuši šo. Ekonomikas ministra paziņojums baltiem diegiem šūts un tāds ārkārtīgi liels un visticamāk nerealizējams sapnis, bet mums par to ir jārunā, jo tas ir izskanējis no oficiālām amatpersonām un arī ministrijas. Tiem, kuri domā, ka tas tā arī notiek un sāks jau procesi, tikko kā Viktors Valēns to paziņo, tad mēs šeit paskaidrojām, kādēļ tas tā nenotiek un visticamāk arī nenotiks. Ja mēs
atkal skatāmies, tad 38. gada pasaules kauss, līdz tam ir 12 gadi. Mēs iziesim cauri ne tikai šim priekšvēlēšanu ciklam, bet visticamāk vēl nākamajam priekšvēlēšanu ciklam un vēlēšanām, kas ir plānotas tieši 2030. gadā, līdz brīdim, kad sāksies vispār pieteikšanās process 38. gada pasaules kausam. Līdz ar to ļoti daudz, kas var mainīties gan saimā, gan valdībā, un tas, ka šobrīd tas tiek tā pompozi paziņots, tas nenozīmē, ka kaut kas tajā virzienā beigās vispār virzīsies, jo tiešām tik utopiska ideja, jā, tas ir vienkārši fenomenāli, jo tam tiešām racionāli pamatojumu jebkādu Latvijā nav iespējams saskatīt. Citās valstīs vēl mēs varam saskatīt, bet pie mums, kamēr nav kaut viena normāla stadiona, kāds pasaules kauss, par ko mēs te vispār runājam. Klausāmies amatpersonās, bet domājam, apstrādājam to, ko viņi ir pateikuši, un mēģinām saprast, cik no tā ir miglas pūšana vēlētāju acīs savu labumu gūšanai oktobrī, un cik tomēr pamatotas lietas, kas tiek izteiktas ar konkrētu mērķi. Tas tāds mūsu vēstījums tieši šajā sakarā. Bet noliekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam, un tagad saruna par futbolu ar cilvēku, kas pārzina Ogres stadionus, visus, kuri tur ir un kur var spēlēt futbolu, un ir arī Latvijas futbola virslīgas jaunpienācējs, Ogres United līdzdibinātājs. Saruna ar Emīlu Latkovski jau raidījuma turpinājumā. Sporta raidījums Piespēle. Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums Piespēle, pirmais raidījums martā, olimpiskais februāris ir aizvadīts, un ja marts ir pienācis, tas nozīmē, ka jārunā par sporta veidu, kura sezona Latvijā, tojas straujiem soļiem, jau 6. martā startēs jaunā Latvijas futbola virslīgas sezona, un atbilstoši arī šodien viesis, vai ne, Māri? Tik tiešām atbilstošs viesis šim gada laikam un šim brīdim tuvojoties futbola virslīgas sezonai. Turklāt sarunāsimies ar cilvēku, kura komanda debitē Latvijas futbola virslīgā. Prieks, ka Latvijas futbola virslīgas geogrāfija nedaudz paplašinās un virslīgai pievienojas klubs no Ogres, un ar mums arī viens no komandas līdzdibinātājiem Emīls Latkovskis. Emīls, sveiks! Sveicināti kungi, sveicināti dārgie radio klausītāji. Mēs te pieminējām arī olimpiskās spēles. Vai tu un Ogres United futbolisti un vadība arī sekoja līdzi, skatījās, kā latviešiem gāja olimpiskajās spēlēs februārī, paralēli procesam, kas notiek, lai sagatavotos sezonai? Jā, protams, sekojām līdzi. Pamatā jau savs darbs un pašiem olimpiskās spēles sanāk ar visu sniega tīrīšanu un apkārt laikapstākļiem šajā ziemā, bet sekojām līdzi tā kā galveniem notikumiem kaut kādiem, gan ne tikai Latvijas sportistiem, bet vispār, kas olimpiādē notika. Un man pat sanāca pat uz vienu hokeja spēli būt klātienē Milānā. Tā kā, protams, tāds notikums reiz 4 gados sekojam līdzi. Uz kuru tad spēli izdevās aiziet Milānā? Uz to īsto, kur uzvarējām. Vajadzēja laikam vairāk braukt un vairāk būt klātienē, bet pret Vāciju bija. Sāksim pēc kārtas. Jau pieteicām tevi kā Ogres United komandas līdzdibinātāju, ar ko kopā dibinājāt šo komandu un kad tas notika? Dibinājām komandu pirms, tagad sanāk 5 gadiem jau būs kopā ar manu bērnības draugu Juris Kābārdi, ar ko Ogrē arī kopā spēlējām. Un tā ideja bija tāda, ka kādu laiku Ogrē nebija bijis pieaugušo futbols. Pamat ideja bija atdzīvināt pieaugušo futbolu Ogres pilsētā, kas ir gana liela, kas ir valsts pilsēta, virslīga. Vispār nav nekad bijusi, ir tikai LPSR augstākā līga savā laikā bijusi. Un doma bija vienkārši atgriezt futbolu Ogres pilsētā. Tanī brīdī, godīgi sakot, nebija nekādas domas par virslīgu, bija vairāk doma tur 3. līga paspēlēt un tīri tā savam priekam vairāk. Un tā, bet kaut kā sanāca tā, kā sanāca, ka šogad startēsim virslīgas čempionātā. Varbūt par to procesu mazliet vairāk pastāst. Kā tas vispār notika? Nezinu, īpaši sarežģīti nelikās tajā laikā, jo tas uzstādījums arī nebija tik tāds nopietns un profesionāls. Tajā brīdī bija tiešām vairāk ideja tikai savākt
savākt kaut kādus vietējos jauniešus un vietējos jau, teiksim, tā veterānus, ar kuriem paši bijām spēlējuši kopā. Un vienkārši, lai ir pilsētai pieaugušo komanda, lai ir futbols un nebija tur mērķis toreiz būvēt uzreiz kaut kādas milzīgas sapņu pilas. Bija vairāk doma tikai atjaunot. Un tad jau tas pakāpeniski nāca, kad jutām un redzējām, ka varam arī vairāk. Labo mani, ja kļūdos, bērnu jauniešu futbols Ogrē taču ir bijis vienmēr. Kādēļ tad tas piramīdas augstākais punkts ir izpalicis? Nav bijuši pietiekami daudz cilvēku, kas sanākuši kopā un nolēmuši vajag to pieaugušo komandu, vai tas tiešām varbūt tur tajā vidē nav cirkulējis kā svarīgs temats, ka vajag to piramīdas augstāko punktu? Bērnu un jauniešu futbols ir vienmēr bijis, un vienmēr vispār Ogrē ir bijis futbols. Es par to pēdējo laiku vēsturi, varbūt brīvās Latvijas jau vēsturi, droši vien lielākā tā problēma, ka nav bijis tāds vienots viens futbola spēks pilsētā. Ir bijušas dažādas komandas, un mēs te pāris gadus atpakaļ apkopojām tādu Ogres futbola vēsturi arī, ko var internetā atrast un izlasīt. Un tur var redzēt, ka mums ir bijuši gadi, kad mums pat 3 komandām piedalās 3. līgā no vienas pilsētas. Un bijām arī 1. līgā kādu laiku, bijām 2., 3. līgā, bet galvenā atslēga laikam tāda, ka nebija vienmēr tādas vienotības un bija kaut kādi grupējumi vai dažādas komandas vienā mazā pilsētā. Bija laiki, kad brauc spēlētājs Salaspilī spēlē, nespēlē Ogrē, jo nevar kaut ko sadalīt, kad pilsētā 1, 2, 3 komandas. Un tas savā ziņā bija arī tāds Ogre United uzstādījums. United ir tā kā apvienotie, ja? Tad apvienotā komanda. Tas arī droši vien ir devis rezultātu, ka mēs esam no pirmās dienas gājuši ar to, ka apvienojam visus labākos un visus spēkus vienā meistara komandā pilsētā. To futbola klātesamību jau droši vien arī parāda fakts, ka pirmkārt ir vismaz 3 laukumi, kur var spēlēt. Tātad ģimnāzijas stadions, 1. vidusskolas, jau tā saucamās Kalnu skolas stadions, lielais stadions, kas ir, sauksim, pāri dzelzceļam, kā to ņem. Varbūt ir arī vēl kāds laukums, kur Ogrē var spēlēt, un galu galā arī vietējie novada čempionāti, gan klasiskajā lielajā futbolā, gan arī telpu futbolā. Tur diezgan daudz komandu ir no visu Ogres novada. Tas viss, tur tā dzīvība visu laiku ir kūsējuši šajā sporta veidā, jāsaka tā. Jā, tā ir. Dzirdu, ka labas zināšanas arī geogrāfiskās par Ogri Mārim. No novada esmu nācis, jā, tāpēc ļoti labi pārzinu. Jā, tā kā infrastruktūra mums ir, tradīcijas mums ir, jā, arī tā pašā futzālā. 15, 10 gadus atpakaļ bija diezgan spēcīgs arī vietējais čempionāts. Arī tagad ir vietējais čempionāts. Tā kā ir arī futzālā, jā, daudz spēlēts un pietiekami labā līmenī Ogres sev parādījusi. Tā kā tas tradīcijas ir bijušas, jā, bet ir bijusi arī paralēli tam visam arī kaut kāda sadrumstalotība. Vai šajā īsajā jūsu Ogres United pastāvēšanas laikā jums arī ir tāds pietiekami praus fanu pulciņš, jau tādu lojālo fanu pulciņš izveidojies, vai pagaidām tas vēl tādā tapšanas procesā? Jāsaka, ka ir gan izveidojies, protams, tie skaitļi varbūt nav tur mērāmi tūkstošos cilvēku uz katru spēli, bet kur mums ir tūkstošos mērāms Latvijas sportā, nav mums ne hokejā vietējā čempionātā, ne tajā pašā basketbolā. Pārsimts, vairāk simts skatītāju. Mums bija ļoti labi apmeklētas spēles Ogrē 1. līgā, spēlējot arī 2. līgā. Tanī nosauktajā ģimnāzijas laukumā vienmēr pilna tā mazā tribīnīte. Un jāsaka, patīkami tas, ka mēs pagājušā sezonā saistībā ar to, ka Ogrē rekonstruē laukumu mākslīgā seguma, mēs aizvedījām spēles, vairākas aizvedījām Salaspilī, un mums arī tur Salaspilī bija pilna tribīna un brauc cilvēki arī no Ogres atbalstīt. Tā kā ir izveidojies tāds līdzjutēju kodols, un to mēs ļoti jūtam un novērtējam, ka ir tie cilvēki, kas priecājās, ka ir futbols, ir Ogrē futbols un ir ko atbalstīt.
Jā, no Ogres līdz Salaspilī jau nav ļoti tālu jābrauc. Gan vilcienā var iekāpt un aizbraukt ļoti ātri, gan, protams, arī ar mašīnu nav tālu, bet pamazām jau virzoties uz to sarunas galveno daļu un to, kāda tad izskatīsies šī sezona, jāpajautā, kur tad spēlēsiet. Jā, jo lielajā stadionā notika rekonstrukcija, vai jūs tur jau pavasarī varēsiet spēlēt, vai tomēr būs jāmeklē pagaidām vismaz sezonas sākumā mājvieta tajā pašā Salaspilī varbūt? Nu, mēs šobrīd trenējamies Salaspilī, un mēs sezonu arī sāksim Salaspilī, jo uz dabīgo laukumu varēs pāriet tikai maija mēnesī. Visticamāk, šobrīd, ņemot vērā, kāda ziema mums ir šogad iegriezusies, visticamāk tikai maija beigās, un tas arī būs tas mirklis, ka mēs varēsim atgriezt augstākā līmeņa futbolu tieši pašā Ogrē, kā Ogres komanda. Bet līdz tam darbosimies Salaspilī, kur mēs arī pagājušā gada nogalē spēlējām un aizvadījām pēdējās spēles. Bet tad Ogrē būs dabiskais laukums vai tomēr atkal jauns mākslīgais segums? Ogrē top paralēli arī tiek rekonstruēts mākslīgā laukuma segums, bet maija, jūnija, jūlija, augusta, septembra mēnešos mēs spēlēsim dabīgajā laukumā, tādā lielajā, centrālajā Ogres stadionā. Nu, ja laikapstākļi atļaus un laukuma segums atļaus, tad spēlēsim tur arī līdz sezonas beigām, kas ir novembra sākumā. Ja ne, tad droši vien aizvadīsim oktobrī, novembrī spēles jau jaunajā rekonstruētajā Ogres mākslīgā seguma laukumā Meža prospektā 14. Tad pāriesim uz to gan jūsu pagājušo sezonu Latvijas pēcspēka otrajā līgā, jeb nākotnes līgā, kur triumfējāt un iekļuvāt virslīgā, gan arī, protams, to ceļu uz virslīgu, kāds jums tas ir bijis līdz šim, tuliņ jau sezonas sākums. Pirms pie tādiem nopietniem jautājumiem, Emīl, es dzirdēju, pastāsti, vai tā bija vai nebija, bet kaut kur, ka Lielbritānijas futbola fani ļoti esot ieinteresējušies, kas tā par komandu, kas iekļuvusi Latvijas futbola virslīgā ar tādu nosaukumu. Turklāt, varam arī šeit pastāstīt, ka vēl interesantāk droši vien tas viņiem ir, jo Ogres pilsētas nosaukums angliski nozīmē cilvēkēdājs. Līdz ar to cilvēkēdāja apvienība, tā varbūt var tulkot to nosaukumu angliski. Vai bija kaut kāda interese par šo komandu no Lielbritānijas, kad iekļuvāt pagājušajā gadā virslīgā? Līdz manīm nav atnācis tāds konkrēti interese no Lielbritānijas, bet es varu ļoti viegli iztēloties to, ka noteikti tā interese ir, jo futbols ir ar atrāvienu populārākais sporta veids pasaulē, un atrasties Eiropas Savienības valsts augstākajā līgā, kāda tā ir uzmanība, to var saprast tikai tajā brīdī, kad tu esi tajā klubā iekšā, un tad tu tikai saproti, jo varbūt kādam liekas, kas mums tur tā Latvijas futbola virslīga, kam viņi vispār tur interesē, kas mēs latvieši tajā futbolā, bet tiešām nepārspīlējot katru dienu pa 2-3 jauniem kontaktiem vienkārši raksta uz telefonu, piedāvā kaut kādas sadarbības spēlētājus no Dienvidamerikas, no Āfrikas, no citām Eiropas valstīm, jo viņi saskata lielu potenciālu talnī, ka viņi var spēlēt kādas Eiropas Savienības valsts augstākajā līgā. No šīs līgas klubi var kvalificēties Eirokausiem, ja, kas ir viss pasaules uzmanības centrā. Es tieši gribēju vaicāt, vai līdz ar iekļūšanu virslīgā uzreiz jums, kā saka, ap jums arī sāk spietot aģentu mākonis, kas sūtīja šādas ziņas, bet tad līdz ar to arī apstiprina, ka tā bija. Ja? Zin kā, viņi spieto pat 3. līgā, 2. līgā pat jau viņi bija, bet tajā brīdī, kad mēs iekļuvām virslīgā, tas vienkārši tā vienā mirklī reiz 5 palielinājās, un vienkārši tu pat nespēji visiem atbildēt. Par šo pakāpienu uz augšu jājautā, tad pagājušo sezonu aizvadījāt nākotnes līgā, izpelnījāties savu vietu virslīgā ar sportiskajiem rezultātiem. Šis vienmēr ir jautājums jaunai komandai vai jaunai organizācijai, mēģinot pakāpties uz augšu no pēc spēka 2. līgas uz virslīgu. Cik liels ir šis lēciens jums organizatoriskā ziņā,
arī sportiskajā līmenī, jo tomēr sastāvs jums ir diezgan kardināli pamainījies. Paraksturo, cik daudz vairāk ir jāizdara, lai varētu spēlēt virslīgā, ja salīdzinām ar nākotnes līgu? Nu, ir pakāpe augstāk noteikti. Mēs vēl neesam neko nospēlējuši, redzēsim kā būs spēles ziņā. Patiesībā, tā, kad tu esi tādā nākamā līmenī, nu, tu jūti, ka tomēr ir tur atšķirība un ir kaut kādas lietas, kas nosaka, kāpēc vieni ir tur, otri kaut kur citur. Nu, organizatoriskā līmenī ir tāds lielākais lēciens, kas ir bijis jāizdara, jo prasības ir daudz augstākas virslīgā. Mums arī ir tas administrācijas štats, treneru štābs ļoti, ļoti pieaudzis un nav vairs iespējams, ja mēs iepriekš tur ļoti daudz darbojāmies tādā brīvprātīgā vai pusprofesionālā režīmā, tad šobrīd visi gandrīz klubā iesaistītie cilvēki ir pilnā laikā un tikai fokusējas uz futbolu. No spēlētājiem, aptuveni puses sastāvā būs nomainīta. Mēģinājām maksimāli saglabāt tos spēlētājus, ko varējām saglabāt. Mēģinām maksimāli likt uzsvaru uz vietējiem spēlētājiem, uz savējiem spēlētājiem, uz jaunajiem spēlētājiem. Ceru, ka ar šo stratēģiju neapdedzināsimies dienas beigās, bet pagaidām cenšamies iet tādu ceļu. Bet laiks no brīža, kad tu vadīji Latvijas futbola virslīgu un līdz brīdim, kas ir tagad, kāda tagad ir Latvijas futbola virslīga, tie tomēr ir diezgan atšķirīgi laiki. Tās ir divas dažādas ēras, laikam jau jāsaka, kādi klubi bija toreiz, droši vien kāda bija to rocība. Maziem klubiem ienākt virslīgā, kādu to raksturotu, tas ir tā saistoši šobrīd vai saistošāk nekā bija toreiz, jo tagad ir UEFA solidaritātes maksājumi, tagad ir leģionāra fonds, būtībā pēc nospēlētas sezonas virslīgā tu jau vari iegūt 500 000 eiro aptuveni, tā mazais klubs, ja mēs par maziem runājam. Jā, precīzi tu raksturoji to situāciju. Salīdzināt ar to, kas bija pirms vairāk kā 10 gadiem, nevar. Tā ir pavisam cita pasaule, pavisam cita virslīga, pavisam citi cipari. Ļoti ir viss tas gājis uz priekšu, attīstījies. Un šobrīd diezgan laba tā bāze, lai daudz maz cienījami spēlētu, jaunam klubam ienākot, viņa ir. Nav tā, ka tu tur vispār nezinu, no kura gala sākt un kā vispār izdzīvot un savilkt galus kopā. Tādā ziņā noteikti, ka mēs šī brīdī 2026. gadā esam daudz labākā stāvoklī, teiksim tā, nekā tie klubi, kas bija virslīgas apakšgala klubi gadus 10, 15 atpakaļ. Ja reiz pieskārāmies finanšu tematam, tad par to arī varētu paturpināt, jo nav noslēpums, ka virslīgā ir diezgan liela finanšu nevienlīdzība un tāda izteikta noslāņošanās starp augšgalu un apakšgalu, proti bagātie un netik bagātie klubi. Jājautā, ar kādu tad finansējumu Ogre United rēķinās šajā sezonā. Cik liela var būt arī vietējo uzņēmēju vēlme atbalstīt jūs, jo galu galā, kā jau mēs sarunas sākumā runājām, pilsētā ir basketbols, turpat novadā florbols. Vietējie uzņēmēji mūs atbalsta. Ir atbalstījuši arī no paša sākuma, bet tas ir tāds vairāk viņiem misijas un lokālā patriotisma lieta. Un viņiem tur, es domāju, ka īpaši tā viņu vēlme atbalstīt un nav mainījusies no tā, vai tā bija 3. līga vai virslīga, jo tie ir vienkārši cilvēki, kas atbalsta to pašu ideju, ko es runāju par pašvaldību, par sportisku, aktīvu, veselīgu vidi un sabiedrību, un tas ir tā galvenā
viņu domu un motivāciju. Bet viņi nesastāda noteikti to lielāko daļu budžeta, kā jūs paši precīzi minējāt, sastāda tomēr UEFA solidaritātes maksājumi, leģionāra fonda maksājumi, un tas viss jau pie 80% no visa budžeta. Bet viens ir tas, ko mēs sacījām par to aģentu spietošanu ap komandām, kas iekļūst virslīgā. Otrs stāsts ir tad, kad komanda izcīna šo ceļazīmu uz virslīgu, tad parādās arī cilvēki, kuri gribētu ieguldīt komandās, un reizēm šis vārds ieguldīt pat jāliek pēdiņās, jo varbūt tur ir cits intereses vēl blakus naudas ieguldīšanai un iespējams pelnīšanai ar spēlētāju pārdošanu. Vai arī šādi piedāvājumi tika saņemti un kāds izteica tādus Ogres United komandai? Sauksim to par vēlmi pārpirkt organizāciju ar lielu naudu. Tā tas ir vienkārši bijis, un esam redzējuši vairākas komandas, kurām tā ir bijis Latvijā. Mums nav tādu konkrētu piedāvājumu bijis. Bija kaut kad pirmā līgā, otrā līgā tādi piedāvājumi, bet tad, kad tu esi tādā futbola administrācijā vairāk kā 15 gadus, tuvu jau 20, tu jau atpazīsti visus šos piedāvājumus, cik kas ir nopietni, cik kas ir nenopietni, reāli, nereāli. Tas mūsu futbols ir pēdējos gados pietiekami labi arī izaudzis un attīstījies. Un es domāju, tiem, kas meklē kaut kādas iespējas kaut ko viegli nopirkt un tad realizēt savas idejas caur mūsu futbolu, es domāju, ka cilvēki jau saprot, ka vairs tas nav iespējams, ka mūs te par kaut kādām kapekām, jebkurš tur skries uz vēdera līdīs un piekritīs visādām schēmām un piedāvājumiem, kad tagad mēs jums tur iedosim kaut ko, bet mēs tad liksim jūsu vietā sastāvu, izvēlēsimies treneri un tā tālāk. Agrāk tas bija ļoti populāri un daudz vairāk. Tad, kad tu vadīji futbola virslīgu, tu arī aktīvi cīnījies par to, lai spēļu sarunāšana būtu krimināli sodāms pārkāpums, un tagad tas tā ir. Vai tā joprojām ir problēma zemajās līgās, Latvijas 3., 2., 1. līga? Jā, ir, bija un būs problēma ne tikai Latvijā, visā pasaulē, arī futbola lielvalstīs, bet pēdējos atkal 10-15 gados ļoti, ļoti strauji ir krities tas gadījumu skaits un tā popularitāte, cik Latvijas futbolā mēs varam tādas lietas redzēt. Virslīgā praktiski neiespējami iedomāties, ka kaut kas tāds būtu 1. līgā. Arī domāju, ka minimāls ir iespējas, varbūt kaut kur zemāk kaut kas, bet noteikti tā bilde ir kardināli mainījusies ar to, kas bija. Ogres United komanda un jaunā futbola virslīgas sezona sāksiet pret vicečempionu RFS, 2 pārbaudas spēles pret Tallinas Floru un Viļņu Žalgiri. 2 zaudējumi gan, bet tikai ar 1 vārdu starpību katrā no šiem mačiem. Kā tu vērtētu? Cik komanda ir gatava startam un debijai virslīgā pret RFS? Bija arī 0-0 pret Audu un 2-1 pret Daugavpili, bet tām pārbaudas spēlēm mēs baigi negribētu vadīties, un mēs tā iekšēji arī runājam, ka tās ir tāda varbūt pozitīva ilūzija. Ļoti, ļoti labi, protams, ka mēs esam redzējuši, ka mēs varam spēlēt pret Igaunijas čempioniem, pret Lietuvas čempioniem, pret Latvijas kausa ieguvējiem, pret spēcīgo Daugavpili, vienmēr. Tas ir labi, ka mēs esam redzējuši, ka mēs varam spēlēt, bet no otras puses nevajag iekrist ilūzijā, jo tomēr komandas pretīm arī pirmssezonā ļoti eksperimentāliem sastāviem un varbūt vairāk uzmanības un fokusu lika uz citām lietām nekā uz rezultātu. Tanī spēlēs ar mums, bet
Bet runājot par 6. martu un atklāšanas spēli čempionāta pret RFS, mēs noteikti būsim gatavi par 110%. Cīnīsimies par katru laukuma centimetru un nesolam RFS vieglu dzīvi nevienā mirklī. Ja šī saruna atkārtoti notiktu novembrī, kad virslīgas sezona būs tuvu beigām vai jau noslēgusies, kāds būtu Ogri United labs rezultāts, atzīstams rezultāts, uz ko jūs tēmējat šajā sezonā? Mēs vienmēr tēmējam maksimāli augstu un negribam likt zemus mērķus. Labāk ne līdz galam izpildīt augstu mērķi, nekā uzlikt zemu mērķi un tad arī zemu lidot. Mēs esam uzlikuši mērķi vismaz 5. vieta šogad. Tā kā kādam varbūt liksies nereāli, bet redzēsim, pastīsimies. Cīnīsimies, darīsim katrā spēlē uz maksimumu, un tāds būs mērķis šī gadā. Mums ir arī ļoti ambiciozs un jauns treneru korpus, kas arī dzīvo ar to filozofiju, ka mums ir jāliek augsti mērķi un jādomā un jāsapņo un jādara pa maksimumu katrā treniņā, katrā spēlē. Tad vēlēsim, lai izdodas Ogres United futbola komandai Latvijas futbola virslīgā, kas sāksies jau 6. martā. Ogres komandai, kā jau sacījām, ar spēli pret vicečempioni RFS viņu laukumā. Tad gaidīsim arī pārējās spēles. Martā tādas būs vēl 2, un pēc tam jau sezona arī tā pamatīgāk ieskriesies. Paldies Emīlam Latkovskim, Ogres United futbola komandas līdzdibinātājiem par sarunu. Šodien raidījumā piespēle, un tad jau, varbūt šī Māra pieminētā pēcsezonas, pēc debijas sezonas rezumē saruna arī notiks, un tad jau mēs varbūt līdzīgs jautājums vēlreiz tev, Emīl, varēsim pavaicāt. Paldies šodien par sarunu un arī atbildēm. Paldies jums, un paldies par jūsu darbu un interesi Latvijas sporta un futbola labā un popularizēšanas labā. Paldies jums! Sporta raidījums Piespēle. Latvijas radio 1. kanāls, sporta raidījums Piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Tāda lūk saruna ar Ogres United futbola komandas līdzdibinātāju Emīlu Latkovski. Kā jau arī šajā sarunā dzirdējām, jaunā Latvijas futbola virslīgas sezona sāksies 6. martā, pavisam drīz. Droši vien, ka arī citos raidījumos par futbolu vēl pavisam noteikti runāsim šajā sezonā. Pilnīgi noteikti futbols būs temats visu šī gada garumā, jo galu galā, kā jau mēs minējām, tad pavisam drīz arī Latvijas izlasē pirmās spēles. Šajā gadā tātad marta izskaņā pārspēles UEFA Nāciju līgā par vietas saglabāšanu C līgā. Un kā mēs pirms kādu brīžu topā runājām, tad šovasar pasaules kausa futbolā lielie futbola svētki, kas notiks Ziemeļamerikā, Kanādā, ASV un Meksikā, bet ar to tad arī izskan šīs dienas raidījums Piespēle, un mēs no jums atvadāmies. Paldies, ka klausījāties, un tiekamies jau pēc nedēļas. Visu labu! Uz tikšanos! Sporta raidījums Piespēle.